Kāpēc cilvēki noveco? Un vai ir iespējams šos procesus ietekmēt? Vai zinājāt, ka novecošanās gaitu labi var novērot, paskatoties savā brokastu šķīvī, ja aizmirsts par antioksidantiem? Par to visu vairāk uzzini rīt raidījumā Dzīvīte. Adžiamadē i Cucunoho ar Super Bingo! Jeb latviski sakot, 5 soļi līdz Āzijai. Spēlē Super Bingo ar 5 skaitļu variantiem un džokeri un laimē ceļojumu uz Japānu, Vietnamu, Taizemi, Singapūru un Bintan salu. Mums ir arī naudas laimasti un pati galvenā – Toyota Land Cruiser. Adžiamadē i Cucunoho ar Super Bingo! Super Bingo biļetes pērts visā Latvijā un Latloto LV. Šī ir Marta no Portugāles, un Eiropas Savienība strādā viņas labā. Tā sniedz iespēju viņas jaunizveidotajam interneta biznesam augt vienā no Eiropas lielākajiem tehnoloģiju inkubatoriem. Tā Eiropas Savienība palīdz īstenot idejas dzīvē, lai veicinātu reģionu attīstību. Un šis ir tikai viens no daudziem projektiem. Eiropas Savienība strādā mūsu labā. Ir īpaši nepatīkami, kad uzbrūk tavam kaklam. Gribi zināt, kas tur notiek? Vai tomēr negribi? Vienkārši veids, kā atbrīvoties no iekaisuma un sāpēm kaklā. Laridol Forte. Sūkājumās tabletes ar piparmētru garšu un nelieši ir prom. Laridol Forte. Pret iekaisumu un sāpēm jūsu kaklā. Lepnums. Kā tas rodas? Mēs esam bagāti ar iedvesmojošām tradīcijām. Mums ir stingrs mugurkauls, kustīgs prāts, kas gatavs pārmaiņām. Un mēs zinām, tam, kas grib augt, atrodas vieta arī izaugsmē. Kā rodas lepnums? Nav vienas receptes. Mums to ir daudz. Lāčplēsis. Latviska garša, varoņa daba. Dažkārt profesionālā palīdzība ir vajadzīga man pašam. Dikla gels spēcīgi iedarbojas, palīdzot atbrīvoties no sāpēm. Dikla gels pārliecinoši uzvar sāpes. Tagad Dikla gēlu ar liposomām meklējiet mēnesis aptiekās. Sāc dienu ar iedvesmu. Neskafē klasika krēma mikrogranulas, sajaucoties ar karstu ūdeni, sniedz kafijai maigu krēma kafijas putu virskārtiņu, noturīgākai garšai un aromātam. Neskafē klasika krēma, pārsteidzoši noturīga un maiga. It all starts with a Nescafé. Kad vīri atgriežas mājās, 22% no viņiem ielaiž sieva. 72% uzvelk čības un dodas tieši uz virtuvi. Jo 100% vīru tur atrodas leduskapis. Un savs numur 1 Līvu senču. Stabila tradīcija, vīri zina. Līvu senču, senču alus numur 1. Mikrokredītu nozara Latvijā ir darījusi visu, lai būtu sociāli atbildīgs partners. Gan klientiem, gan valstī, gan sabiedrībai kopumā. Ir izveidota maksātspējas vērtēšana, lai pēc iespējas samazinātu bezatbildīgu aizņemšanos. Ir organizēta palīdzība grūtībās nonākušajiem, ir izveidota riska klientu saraksti un daudz citu pasaules labākajai praksei atbilstoši jauninājumu. Diemžēl izskatās, ka valsts mērķis ir legālo mikrokreditēšanas nozaru Latvijā iznīcināt. Valsts dara visu, lai uzraudzītu un sodītu legālos uzņēmējus, bet tos, kas krāpjas un nemaksā nodokļus, liek mierā, jo tos ir sarežģīti un grūti ierobežot. Latvijā zeļ kriminālie, nelegālie un ārvalstu aizdevēji, kur darbības nevienu neinteresē. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nedara praktiski neko, lai cilvēks pasargātu no nelegāliem aizdevējiem, bet dara visu, lai legālos uzņēmumus iznīcinātu. Šī situācija ir jāmaina. Saaugstējies! Aflubin palīdzēs uzveikt saaugstēšanos un gripu, pateicoties 5 dabīgām sastāvdaļām. Atveseļojies ar Aflubin!
Tagad tu biznesā vari paļauties vēl uz 10 000 citu uzņēmēju pieredzi un zināšanām, kas apvienotas uzņēmēju sociālajā tīklā Business Network. Pievienojies un dibini jaunus kontaktus, veic darījumus un iegūsti visu biznesam nepieciešamo informāciju vienu vietu. Ienāc Business Network LV Svetbank. Spēcīgu zobu pamatā ir veselas smadzenes. Liesnoja baļzam ar skuju koku ekstraktu baro un nostiprina zobu smadzenes dienu no dienas. Lietojiet liesnoja baļzam katru dienu un dāviniet zobiem veselību un skaistumu. Liesnoja baļzam veselās smadzenēs, veseli zobi. Ir pienākusi skaistākā diena šoreiz dzīvē. Taču liktenim ir pašam savi. Pavisam citi nodomi. Vēsturiskā daudzsērija filma Kurts, Saīts un Šura. Šovakar 9:00 kanālā LNT. Tagad analītiskais ziņu raidījums Top 10. Pēc tam sirdi plosošais mīlas stāsts Kurts, Saīts un Šura. Bet vēlāk mistika un noziegumi seriālā Pēdējie Grimmi. Gadu kopš politiskā lūzuma un pilsoniskās pašapziņas atmodas Ukraina ir aizvadījusi Krievijas agresijas ēnā, bet kā šo gadu vērtē Latvijā dzīvojošie ukraiņi, kam ziņas no Donbasa ir nevis vienkārši ziņas, bet tās ir vēstas no viņa dzimtenes un mājām? To parādīsim LNT Top 10 turpinājumā. Savukārt šīs nedēļas 7. vieta par atslēgām un par karotēm. Par spīti opozīcijas nosodošai attieksmei, kas nebeidz kaunināt koalīciju un tās priekšvēlēšanu solījumus, daudz diskutētais tā dēvētais noliktu atslēgu princips, kas paredzēja parādu saistību izbeigšanu līdz ar nekustamā īpašuma pārdošanu, ja tāda ķēze gadās, šonedēļ Saeimā tika norakstīts faktiski nebūtībā. Un tā vietā Saeima ir atgriezusies pie noliktās karotes.